Sveicināti, kā vērtēt šīdienas spēli? Pašu kļūdu dēļ mēs paši pieļaujam daudz kļūdas. Viņi šodien agresīvi servēja, mēs nevarējām to servi uzņemt, un līdz ar to rodas kļūdas. Ļoti maz varēja spēlēt ar pirmo tempu, kas viņam atviegloja spēli blokā, un līdz ar to viņi ļoti labi pa malam sablokējuši mums šodien. Kā raugaties uz nākošo spēli? Jācīnās. Nedrīkst palaist rokas un jācīnās, jo komandas ir ļoti vienādas, un izšķirs tikai cīņas spars un paša atdeve. Spēles mājās ir vieglāk spēlēt vai gluži pretēji? Cik noteicoši ir līdzjutēju atbalsts? Protams, līdzjutēji ir ļoti svarīgi jebkura sporta veida, un gribētos redzēt viņus vairāk. Paldies, šodien skatītāji ļoti daudz un ļoti labi atbalstīja. Diemžēl pašiem tā spēle šodien negāja tā, kā gribētos. Varbūt kaut kāds uztraukums, jo uzvarējām pirmo spēli un gribēs jau pabeigt jau šodien. Diemžēl jācīnās rīt. Kā prognozējat, ar ko jūs varētu sacensties finālā? Ja mēs ņemam to otro pusfinālu, es domāju, ka tie būtu Ozolnieki. Daugavpils man ļoti patīk, jo es esmu pats no tās pilsētas, bet Ozolnieki šogad ir ļoti labi. Lai jums veicās! Paldies!